Mūsu uzņēmumā audzē ap 300 rožu šķirnēm un pastāvīgi viņas mainās arī. Ir kaut kas mīļāks, ir kaut kas varbūt netik ļoti mīļš. Un šeit vienmēr var atrast, katrs pircējs, piemērot rožu šķirni savām vajadzībām. Par modes tendencēm jārunā, vairāk cilvēkiem patīk smaržīgās rozes. Ja dārzas iekārtot, tad tā klasiskāk, ja viņas grib iekārtot, tad vairāk izmanto arī tās floribunda rozes, bet tā īpaši mīļas visiem ir smaržīgie T-hibrīdi. Pēdējais, kas tāds ļoti labi ir izdevies, tas ir Starlight grupa. Tā ir Tantava vīteņroze, kur 3 šķirnes no tās Starlight grupas. Eva rozā krāsā, Karmena oranža un vēl bija Luisa sarkana. Un mēs esam uzlikuši daudz augstumrozes ar šīm rožu šķirnēm un liekas, ka tas būs kaut kas nepārspējams. Nākotnes plānos ir nodoms iekārtot rozāriju visapkārt siltumnīcām, tāpēc, ka cilvēkiem gribas redzēt ne tikai podos rozes, bet tā, kā viņas uzvedās dabā, jo starpība ir ļoti milzīga starp to, kas notiek siltumnīcās un to, kas notiek ārā. Un par cik mūsu uzņēmumā jau ir notikusi paudžu maiņa, man ir nomainījušas abas meitas, Madara un Zane. Mūsu nodoms ir iekārtot rožu rozāriju un rožu skolu, lai cilvēkiem varētu rīkot seminārus un varētu dalīties ar saviem padomiem. To, ko esam visos šajos 30 gados iemācījušies paši.